problēma. Kā mēs izvelkam šādu kvadrātsakni? Edmund, varbūt tu mums pateiksi? Pateikšu. Ja tev tik ļoti patīk runāt, es Velīnu runās ar viņu pēc stundām. Varbūt vēl kāds vēlas parunāt ar Velīnu pēc stundām? Čau! Es vēlējos paveidēt istabiņu kojās. Un tad pastāsti kaut ko par sevi. Nu, man patīk sportiski čalīši. Nu, viens te tāds ir. Vēl man patīk kādas mašīnas. Mans otrais vārds ir turbo! Cik šeit ir karsti. Jā, un vēl pirms pa pogu atvērt. Edgar, es izmaskāju tavu mīļāko meiciņu un skaties sanāca. Nekas. Edgar, tev bikses deg. Nekas. Zocīt, varu pateikt, kas tā man vislabāk patīk? Nekas. Aļo, popsi! Uzmanīgi, man šeit jau sāk kulpēt. Edgars grib ziemu pavadīt spoži un stilīgi. Tad jāna izrāda par dzīvniekiem. Un man 2 nedēļu laikā ir jāiemācās būt rodim. Jūs spēsiet man palīdzēt? Nu, kā kino? Forši tikai, kamēr bandam draudēja briesmas, Jānītim vajadzēja atbildēt uz īsziņām. Ko tu gribi, lai es kinoteātrī atzvanu? Es gribēju, lai tu padomā, kāpēc meitenes uz kino iet ar kādu kopā. Nu kā, tā jau sanāk prātā. Veikalā uzskrēja virsū tādai džangai. Matiņi blondi, svārciņi īsi, rozā topiņš. Un Piegājām pie bambongu stenda. Es saku, gaišīgākais končiņas ir apakšā. nu, ko šī bileta? Nu, iedala. Jā, un kad zvana tur saka, tu būsi mans vergs, tev nav izvēles. Halo? Jā, varam satikties. Tu jau esi pie manis? Tūlīt. Tu būsi mans vergs, tev nav izvēles. Nu, un kā tu mani vedīsi? Vertikāli. Rakstiet, bērni. Šīs dienas tēma – jautrie Ziemassvētki. Eseja. Tā sasāpējās galva. Rakstiet, es pēc pusstundas ietīšu. Urrā! Pagaid. Jā! Urrā! Esmu uzvarētāja!